Iepriekšējās spēles ir bijušas gan rezultatīvas, gan mazāk rezultatīvas, bet iepriekšējās divas spēles ar Norvēģiju ir bijušas kā sausie panākumi. Sējam un Tumānovam šī paplašinātā pieteikuma nav pieredzes pasaules čempionātos, bet šeit no tālākas distances mēģinājums izdarīt metienu Eduardam Traumakam. Pateicoties labai vidēji zonai, tiek pie iespējas mest pa vārtiem jau uzbrukuma zonām Norvēģija. Balsts kāds ir Norvēģijā šobrīd. Latvijas līdzstēji, kas ir ievērojams gaļāk tagad otrā virzienā. Uz vīdu metiens, Gudļevskis redz, Gudļevskis arī ķer lielajā pagrostīšanās pie vārtiem. Vēlreiz Daugaviņš pa labi un meties, Rīp joprojām izkoļņo ārā, no izvārds un meties Rīpa vārtos. Rezultāts uz tablo ietekās 1-0 un ļoti meistarīgi norēģēja šajā situācijā. Grēvs Prohorenkovs no mīnuslēņķiem, gribētu pat teikt, epizodi realizēja. Jā, skatīsimies, cik būs atkārtojums, bet Prohorenkovam bija jau iespēja pirms tam mest šeit. Bija tukšs stūris, bet nepagū izpildīt metienu. Tad dotos uz Zviedriju, kam ir varbūt tāds kārtīgs atvaļinājums, lai piesakās. Ierakstīt aplausus tajā brīdī. Bet labi, tagad ir no priekšmediens. Izdodas viņu savākt un nofiksēt Normanam. Nepagū Haralds Egle. Ieslidot zonas vidusdaļā. Pretējā virzienā trietā dodas priekš Norvēģijas izlases. Bīstam te no vārtu priekšs un neizdodas izpildīt metienu pa vārtiem. Mamčīts un pēdējās 10. Andersens. Un tagad teic piespēdot uz distanci no vārtā. Un uzskrīja virsū Latvīram arī uzbrucējs mēģina dabūt nost. 6 minūtes nedaudz vairāk ir spēlēts te no tūs distances mēties. Otrā pusē vēl viens mēties pārvietojas Gudļevskis. Skatāmies atkārtojumā, te ir Jakubs Berbons. No šīs kā punktu nevarēja līdz galam saprast, vai otrais metiens trāpīja vārtrāmī vai nē. Pat jau bija pārvietojies. Te lieliski varēs redzēt. Atvairīts viens metiens un jā. Kāds būs sastāvs tālāk, ja Egle jau dodas malā. Nākamais spēlētājs jāuzlēdz viņu vietā. Paķņa un tie notūs distances mētiens. Iespēja no vārtu priekšās. Arī izpaliek Paķņa ar Krogdāls. Tālāk uz priekšu Stīnam. Stīns uz brukuma zonā metiens. Garām vārtiem. Tā dodas uz priekšu, nāk palīgā arī trešais spēlētājs. Vikingstads netrāpa vārtu rāmī. Nu, tagad ir iespēja. Rietā uzbrukuma zonā, laba pozīcija meties, tomēr neprecīzs. Arī te tālu piespēle uz priekšu, precīzi spēlē Kristers Gudļevskis ar noju, spēlējot 3 priekšu. Cierkals stāvējā stūrī bīstam, ar lielām grūtībām atvērt šo metienu. Pēc tam vēl viens mēģinājums mest pa vārtiem, jo no tuvākas distances. Caur otru pusi un te iespēja Prohorenkovs uz tālo vārtu stābu neizdodas gūt vārtus Daugaviņam. Jo tā, īstams pretuzbrukums Norvēģijas izlasēji un te Rīpa vārtos. It kā paguva atgriezties atpakaļ viens no Latvijas izlases spēlētājiem patraucēja to pirmo vilni izdevās apturēt, bet pieslēdzās Olsons. Tieši viņš ir vārtu guvējs. Jā, Jukurit komandas spēlētājs Somijā ir vārtu autors te. Skatāmies atkārtojam. Olsons uz Latvijas izlases ar 3 spēlētājiem uzreiz laukuma stūrī. Spēcīgs metiens atvair Kristers Gudļevskis. Zonā. Rubīns. Vārtos. Kas pār piespēli Kristians Rubīns, Oskars Paķņa un Latvijas cīm panākumu. Atgriežas Oskars Paķņa ar vārtu gūmu. Līdzīgi kā Traumas. Atgriežas arī Kristians Rubīns ar rezultatīvu piespēli, jā. Un fantastisks panākums tagad izbraukumā priekšpēdējā spēlē ar Norvēģiju. Protams, uzvar ir uzvar, tas vienmēr ir svarīgi. Te mēs redzam izcīņu pozīciju. Paķņa vārtu priekšā lieliski šo